visā pasaulē, īpaši no pilsētu nomirstības viedokļa. Šeit atbraucot, uzzinājām, ka gandrīz 100% vecās apbūves atrodas valsts aizsardzībā. Pašlaik mēs apjaunojam senā pilsētas aizsardzības mūra fragmentu. Częścią się zabawały i my w tej chwili właśnie zajmujemy się restauracją jednej z tych części. Atšķirībā no mūsu darba citās Eiropas pilsētās, Rīgā mums tiek dot iespēja restaurācijas darbus veikt kompleksu. Sākot ar arhīvu apbūvi, ar pētījumiem arheoloģijā un arhitektūrā, un beidzot ar celtniecību ļoti plašā mērogā. Niezależnie od tego, bardzo ciekawy był, prezentuje miasto tragicznie następnie. Ļoti interesants ir 19. 20. gadsimta mījā tapušais skaistumam ansamblis Jūgais. Jā, ir tagad zolītums ir labi, tikai acis un cirknis ir tiecīt tieši šķiedricam ar nami, ar vienības labi. Šodien te jau daudz jauno iedzīvotāju. Iepazīsimies ar dažiem. Šeit dzīvo mūrnieka Andreja Viktorija ģimene. Tajā palīdās Ross Lindera Caulis Ukruseveni. Kaut arī Viktorais armijas ļaunzemes tādā ļoti centīgi, tomēr Andris savu ceļu pabeidzis pirmais. Arvīdam svarīgi apspriedē ar sievu arī. Lūk, tieši tur būs Annas istaba. Ceļniecība Aleksandra Vasiljeva ģimene steidzas nobeigt mājas ārējo ārteri. Tikai šajā gadā vien valdība piešķīrusi vairāk kā 8 miljoni rubļu aizdevuma mūsu republikas darba ļaudīm ģimenes mājiņu celšanai. Siema ielai ir arī savi vecsaimnieki. Jau 4. gadu šeit dzīvo fabrikas Rīgas komunās virkotājs Rolands Kalniņš. Šodien viņa dēlam Eduardam 18. dzimšanas diena. Sveicienus brālim no Arktikas atsūtījusi vecākā māsa Rita. Gaiša saulaina dzīve.